vēl savos apartamentos. 19. oktobra rītiņš. Guntis izies uz balkonu, apstīsies laiku. Laiks kā parasti ir brīnišķīgs. Šodienas mērķis ir doties uz zoodārzu Krakovā. Apmēram 40 minūšu brauciens ar 2 autobusiem. Tagad pulkstens ir 10 un 11. Nu, pēc 11 būsim tur. Skatīsimies. Ieejas maksa kāda 40–50 zloti. Varbūt, ka man kā senioram būs atlaide. Izkāpām zoodārza rajonā. Tur laikam ieeja. Atbraucam uz 134. autobusu. Nu, tagad domāsim, cik liela platība. Priekšā redzu kasa, zoo. Par nepilniem 8 eiro esmu ticis iekšā caur vārtiem. Sveiks, Lauvēni! Un tagad dosimies skatīties. Izbāzeņi! Te ar neviens nedzīvo. Tā uz vienas kājas, jā. Rikāt. Daudzas vietas tukšas. Dzirdamas putnu skaņas. Nu. Rakstīts, kas tie pa putniem, bet nav ne jausmas. Līdzīgi papagaļiem visi. Ui, cik daudz sakalpuši augšā ir. Līdzīgi gulbiem, tālāk arī pīlēm, zosīm. Tā. Pagaidām līdz lieliem plēsoņām vēl neesam tikuši. Kas ir žbik? Izskatās pēc parasta mājas kaķa. Bet polis żbik. Wiesz, jak będziesz oglądała, żebyś mogła słuchaj, zidentyfikować. Tas pats 19. oktobris. Būtu atbraucis vakardienu šejieni, tad man ieeja. Es īsti nesapratu, vai nu pa brīvu vispār nav jāmaksā, jeb atlaide. Šis kaķis jau ir interesants. Varētu būt pēc vilka. Vilks snapi uz kājām stāvēja. Galīgi izkāmējis izskatījās. Līdz ar to man arī mainījās priekšstats par vilku kā plēsīgu. Nu, kas ir pa brismoņiem? Rāksnītas nav. Kaut kur tūtas arī bija.
Ejam uz nākošiem objektiem. Pagaidām tā, ka teikšu, wow, kaut kas ir interesants. Vēl neesmu atradis. Dažādi stendi, kur paskaidros. Kā jau laikam, jā, skudrpūži. Apollo. Viss poliski. Aiz stikla redzam žirafi. Nabadzītai garlaicīgi droši vien. Lasiet, mācieties. O, te ir krieviski žirafe Rotšilda. Uzkāpsim otrajā stāvā. Arī es redzēju žirafes galvu. Nu jā. Nu tā, garlaikojies vien. Kas mums šeit sagaida? Tādi kā ēzelīši. Es nedomāju, cik daudz tu muļķi apkārt. Te vēl divi. Tur tālāk redzām kamieļus. Un tāda skaista pastaigta taka augšā. Skaistā rudens dienā, tas pats 19. oktobris. Tā pati lokācija Krakova. Pēdējā diena Krakovā. Jo rīt apbraucam uz kalniem. Doma ir uz, nevis doma, bet ir stingrs lēmums pieņemts jau Zakapane. Atvadamies no šīs te žirafes staltās. Tā ir diezgan kustīgi salīdzinot ar to, kas bija tā telpā iekšā. Jaki ma ogonek śmieszny, zobacz. Też? Nu? No popatrz. O, nu kurš tā pa draudzeni. Sētas tā pavienu. Dodamies projām. Tu esi mama, papa. Kaut kas jau interesants bija. Tā kā cepuri karsti, tā kā bez cepuras jocīgi. Aploki tukši. Mīzo tur, vajadzēsim vēlāk. Tagad te pie šiem skaistuļiem. Cik viņi tur ir? 5. Informācijas tabulējums. Ui, kāds žuburains. Kā pats galvenais. Kādas dīvainas skaņas tad tika izlaistas. Vai tik nav tas mini zoo. Tas ir tas mini zoo. Iesim iekšā. Vai tik nav mans radinieks pēc horoskopa zīmes? Ēzelīši? Jā. Ēzelīši. No muguras varam saņemt. Daj tak na rączkę. Masz. Tak, Całą nie. musisz. Tak. Nie zaciskaj. Nie wolno zaciskaj. Šitās vēl laikam ir kazas vidieniņos. Izskatās ar vienu aci. Un viena baltā kaza ir tur. Maziņais bērniņš, jā. Na rączce im daj, tego nie
kozlēni. Na pół, żebyś miał więcej do karmienia. Czekaj. Masz jedną część. Chodź tutaj bliżej. No. Ma fryzurę, nie? Niezłą ma fryzurę. No. Ļoti ziņkārīgas lamas, jā. A tam chyba kupować tą karmę. Jā. Daudzi grib visu te barot, jā. Mają kalorykę, włączają im. Potrzebują ciepła. Wychodzi na to, że po prostu muszą mieć ciepłej. Eleganti siltā mājā. Te izvādāts plāns. Kas tad tajā nelielajā ūdens peķītē atrodas? Tur ir pats karalis, tīģeris guļ. Tas izskatās, ka necelsies tik ātri. Guļ kā beigts. Vienu saldējumu varbūt. Ārā ir tik karsts 19. oktobrī. Aha, pantera dzīva, tā neguļ. Tur tālumā es redzu vienu lauku, kas tur guļ. Leopards. Arī visi saulītē izlaidušies guļ. Paši galvenie dzīvnieki, tīģeri, panteras guļ. Bet vispār apkārtne rudens krāsas, tas viss ļoti labi iedarās šajā kopējā ainavā. Šādā rakursā arī varam paskatīties uz to sliņķi. Mosties. Tualets gan ir uz katra soļa šeit. Droši vien, ka vasaras sezonā tas ir nepieciešams. Gaidam jaguāru parādīšanos. Diemžēl daudzi gaida, bet viņa nav. Ir katrs tālāk. Pūce. Divas baltas. Informācija par šo. To jest opad, one gonią się. Chodź, chodź. O. Nie uciekniesz. Nie może się zatrzymać. Ko dusmojaties? Kaut kādi strīdi bija starp abiem. To jau vajag nav redzēt. Kādu putniņu. Tādu busiņu jau var pavizināties, bet laikam te jau ādā viņi barība. Kad drusiņi jau izzaudēs orientāciju. Liekas, ka viss ir pareizi, kur es eju. 4. diena Krakovā. Jūties kā savējais jūt. Kā viņus sauc, to var atrast šeit. Saulītē atpūšās. Skaisti līši.
Bērīgs izskatās. Te tādi maziņi. A ten coś je. Zobacz, coś wcina. Coś jest dosyć. Ach, tas gan garš, jā. Ļoti romantiska aleja. Domāju, kaut kur jāatcežas un jāiedzer kafiju. Jau daži to dara saulītē. Apsīsimies vēlreiz uz plānu. Vai visu esam izsteigājuši. Pie lauvām tur bijām. Nu, diži jau nekas te vairāk. Un ziloni gan es neredzēju. Drusciņi atcēžamies zoodārzā. Iebaudām kafiju. Pasties, cik tie apkārt viss skaisti. Prieks. Beidzot tiek arī līdz ziloņiem. Kamienie jest patyki. Jezu, marchewkę. Może kapustka. A ja widzę, Tam bliżej do tego płotu. Interesanti riteņbraucēji. Nu tā. Zoodārzu esam atstājuši. Viss tagad domāsim braukt uz mājām. Iekāpām 134 autobusā un brauksim uz centru, iespējams uz mājām pusdienās.